vai Līme. Šodien es jums atnesu 3 dāvanas. Pirmā ir pasaka Zaķu gans. Viņos laikos bija puika ar ļoti lētu galvu. Vienreiz bija puika uztaisījis tādu stabuli uz 12 balsīm. Brīnumjauki skanējusi šī stabula, tā kā pašam brīnum, kur vien tāda izdevusies. Pūtis un pūtis, beidzot iedomājies, kurš, vai nevarētu savas saites pēc stabulas mācīt dancot. Un ko gaidīt? Puikas acis iet apkārt aitu varam un stabulēt. Aitas klausījušās, un tad jandāliņš gājas vaļam, visas lekušas vienā mukā. Vakarā pārcenes mājā, tēvs un māte puikam čuprā. Kāpēc šodien aitas rēsot pieganītas? Šis leko, tai dienā par laimi puika pērienu nedabūja. Un arī nākamās dienas puika tik stabula un aitas lec kā trakas. Par nelaimi pie zēna atnāk tēvs, skatīties, kas ganībās nodošas. Un tā viņš ierauga, ka viņš tīšām tās aitas dancina. Tās stīga rokā, bet zēns bija manīgāks. Viņš aizmuka no tēva. Bēga, beidzot atdūrās pret upi. Viņš iekāpa laivā un laidās pa straumi. Puika izkāpi, ierauga, kā vilkacim dzenās pakaļ suns. Izrādās, ka tas suns bija cilvēks. Ķēniņš bija nobūris cilvēku par suni. Puika izlūk stabuli un sāk stabulēt, lai tik prieks dzirdēt. Vilkacis lecis un nokritis augstkārtu, pūtis un elsis. Suns saka zēnam, kā tu tik man mugurā, vedīšu tevi pie ķēniņa. Viņš tev jautās, kādu amatu vēlies, zaķus ganīt vai par suni kļūt? Tu atbildi, zaķus ganīt, un dosi savu meitu man par sievu. Tā arī notika, un suns pēdīgi saka, tagad nogriez man galvu, tur būs baza svilpīte, tu viņu iesūri, tā tev palīdzēs to ganīt zaķus. Puika arī tā izdara, un pirmajā dienā ķēniņš no krūma izris 100 zaķu, otrajā 200 zaķu. Vakarā atnāk ķēniņa meita nokaulēt zaķi, neizdevās. Un nākamajā dienā tas pats ķēniņš atnāk nokaulēt zaķi, viņam arī neizdevās. Nu, ķēniņš domā, kā atriepties, un licis pierunāt pilnu maisu ar valodu. Puika nesabijies un sācis stāstīt savu dzīves gaitu. Stāstīs un nonācis pie tās vietas, kur viņš stāstīja, kur īstenībā ķēniņš bija vilkacis. Ķēniņš saka, labi, pietiks, maiss jau ir pilns. Ķēniņš saka, došu savu meitu tev par sievu. Zēns, nu labi, nestāstījis arī, kāda man liela vajadzība. Paņēmis ķēniņa meitu savu par sievu un dzīvojis laimīgi. Nākamā dāvaniņa dzimšanas diena nelaikā. Mana vecmama bija sarīkojusi dzimšanas dienas svinības. Viņa bija sazvanījusi visus radus, kurus vien varēja, jo ne visiem tajā laikā bija telefons. Tad pēkšņi kaut kas piekalovā pie durvīm. Vecmama atver durvis un skatās, tur pilns pulks ar radiem un draugiem, visi saposušies un ar ziediem atnākuši. Mana vecmama saka, bet tik svinības ir vēl pēc 2 dienām, un izrādās, ka mana vecmama bija sajaukusi dzimšanas dienas svinības datumus. Un viesiem vajadzēja vēl palikt 2 dienas. Gan jau viņi tajās 2 dienās kādu anekdoti pastāstīja. Klausieties arī manējo.
Zaķis aiziet uz veikalu un prasa lāču pārdevēju. Vai jums ripesīni ir? Lācis atbild, nē, mums nav, un tie ir apelsīni. Nākamajā dienā zaķis jau atkal klāt un jautā to pašu. Lācis atbild, mums nav apelsīni, un ja tu vēl pie mums nāksi, es tevi pienaglošu pie plaukta. Trešajā dienā zaķis ierodas veikalā un jautā lāču pārdevēju. Vai jums naglas ir? Lācis atbild, nav, bet tad vai jums ripesīni ir?